Dargie draugi, labvakar! Mēs turpinam nodarbības no garīgas dzīves teoloģijas pamatiem. Atgādināšu, ka par pamatu mēs ņēmam grāmatu Ievads garīgas dzīves teoloģijā, ko es biju uzrakstījis pāris gadus atpakaļ. Es lūdzu jūs nebrīnīties par to, ka arī šo ceturtdienu jūs redzat ierakstu, nevis tiešraidi, bet te jau sanāk, ka es jau iepriekš biju paredzējis, ka ceturtdiena man būs ļoti aizņemta diena, ļoti pilna diena, un tāpēc es nolēmu ierakstīt šo lekciju mazliet agrāk, lai šī nodarbību diena mums neizkristu un jūs nepaliktu bez šī materiāla. Un lai mēs varētu mazliet pabūt kopā, kaut arī šis attālums ir ne tikai fiziskais, bet arī laika attālums. Bet tomēr ceru, ka tas mums netraucēs šodien nodarboties ar to, ka parunāt par jūtām garīgajai dzīvē. Un sāksim ar to, kā pamēģināsim definēt, kas tas ir tas jūtas. Jāsaka, ja mēs mēģināsim pameklēt šo definīciju dažādās vārnīcās, uzaņu literatūrā, ka, protams, ka mēs sastapsim ļoti dažādus skaidrojumus. Tie būs vairāki, un katrs no autoriem akcentē kaut kādas lietas, kas viņam šķiet svarīgas. Un pastāv arī daudzi kritēriji, ka atšķirt, piemēram, jūtas no emocijām, no afektiem, no kaut kādiem pārdzīvojumiem. Viss ir atkarīgs no ilguma un arī no intensitātes. Un, protams, ka tas ir tāda visprimitīvākā skala, ka varētu kaut kādā veidā šos pārdzīvojumus klasificēt. Bet mēs, ņemot vērā to, ka nodarbojamies nevis ar psiholoģiju, nevis ar socioloģiju, bet tieši ar teoloģiju, iesim tādu vienkāršāko ceļu. Mēs kaut ko vienkāršosim, es arī kaut ko vienkāršošu, bet ne jau tāpēc, ka pasaule ir tik primitīva, bet tāpēc, ka tas, par ko mēs runāsim, nepieprasa tādu padziļinātu klasifikāciju, nepieprasa arī tādas padziļinātas definīcijas tam, kas ir jūtas. Un tāpēc es piedāvāju mūsu vajadzībām, varētu pateikt tādu tehnisko definīciju, kas tas ir mūsu jūtas. Ar vārdu jūtas mēs apzīmējam iekšējo emocionālo procesu kopumu, kas atspoguļo cilvēka subjektīvo vērtējošo attieksmi pret reāliem vai abstraktiem objektiem vai situācijām, kas daudzos gadījumos pamudina mūs uz rīcību. Mēs tūlīt iedziļināsimies, tūlīt vēl runāsim par jūtām, kas tas ir, bet tieši balstoties uz šīs definīcijas, tas ir manis izdomāta, protams, manis piedāvāta, un es nepretendēju uz to, ka tā ir pilnīgi adekvāta, bet priekš mūsu vajadzībām un mūsu kontekstā tieši šīs formulējums man šķiet ir ļoti precīzs. Tāpēc pamēģināsim mazliet iedziļināties šajā definīcijā. Iekšējo emocionālo procesu kopums. Tas ir viss tas, ko mēs emocionāli pārdzīvojam sakarā ar to, kad mēs sastapamies ar realitāti. Piemēram, es redzu skaisto filmu. Man filma ļoti patīk. Pēdējais, ko es biju tā paskatījies, man nesnāk tik bieži skatīties filmas, bet pēdējā filma, ko es biju noskatījies, faktiski piespiedu sevi atrast laiku atpūtai, tā bija jaunā filma Grafs Monte Cristo. Aleksandrs Dumas, manuprāt, ir ģeniāls rakstnieks, un es atceros, ka bērnībā lasīju šo grāmatu, mēģināju arī pats kaut ko rakstīt, bet nesanāca man nekā, nesanāca no manis rakstnieks. Bet, kad es skatījos šo filmu, un ņemot vērā, ka es zinu, kāda bija visa fabula, ka tur divi lieli sējumi ar visiem pārdzīvojumiem šī varoņa un ar visu to viņu pārmaiņu, kad viņš gribēja atriepties gan saviem ienaidniekiem, gan arī viņu bērniem, bet viņš tomēr redz, ka bērni ir labi cilvēki un viņš palīdz viņiem. Un skatoties šo filmu un zinot visu šo fabulu, ka, protams, ka vienā filmā nav iespējams iebāzt tik daudz materiāla, vajadzēja daudz ko izgriezt, es tiešām sajūtu tādu saviļņojumu sakarā ar manu bērnību vai ar manam jaunības gadiem, kad es daudz lasīju grāmatas, jo interneta toreiz nebija. Tā kā tas ir iekšējais pārdzīvojums, tie emocijas, tas ir viss, ka es pārdzīvoju emocionāli un neuzskatiet to par tautoloģiju,
kas notiek manī sakarā ar to, kad es sastapos ar realitāti, ar kaut kādām lietām, kas ietekmē mani no ārpuses. Tas nav tīrais behaviorisms, nav pamudinājums kaut kāds un reakcija, bet emocijas un jūtas, es izmantoju šos vārdus kā sinonīmus, kaut arī nav viņi līdz galam sinonīmi, bet mūsu vajadzībām ar to pilnīgi pietiek. Es mēģinu definēt to sekojoši, ka šīs emocijas un jūtas atspoguļo mūsu vērtējumu tam visam, ar ko es saskaros. Un tas būs ļoti svarīgi, lūdzu atcerēties šo skaidrojumu, tas būs ļoti svarīgi pēc tam, kad mēs runāsim par jūtu morālo vērtējumu un arī par jūtām garīgai dinamikā. Emocijas viena no funkcijām, ko dara, tas atspoguļo mūsu vērtējumu. Es parasti izmantoju tādu ļoti vienkāršu salīdzinājumu. Iedomāsimies, ka kāds cilvēks nometa uz zemes fotogrāfiju un tur spļāva uz viņu vai ar kājām pamīcīja un tā tālāk. Ja tā būs kaut kāda man nepazīstama cilvēka fotogrāfija, tad, protams, ka man būs vienalga, vai cilvēks to pacels un ieliks rāmītī, vai viņš uz to tur spļaus un to mīdīs kājām. Bet ja tas būs kāda man ļoti dārga cilvēka fotogrāfija, piemēram, kāda mana radinieka vai drauga, es jau nevaru palikt emocionāli neitrāls attiecībā uz šo fotogrāfiju. No vienas puses es saprotu, ka tā ir tikai fotogrāfija un pašam cilvēkam nekaitē, ka kāds šo fotogrāfiju tur iznīcina vai bojā. Bet no otras puses šis cilvēks, kas uz šīs fotogrāfijas, viņš ir man dārgs, un es kaut kā nelīdz galam gribētu, nelīdz galam piekristu vismaz tam, ka kāds dara kaut kādas nelabas lietas ar šo fotogrāfiju. Manas emocijas man parāda, mani informē par to, ka šis cilvēks uz fotogrāfijas man ir ļoti svarīgs, un tāpēc es jau nepalieku neitrāls attiecībā uz šo fotogrāfiju. Tā kā viena no funkcijām, viņa nav vienīga, protams, bet viena no funkcijām, emociju funkcijām, kas ir svarīga priekš mums, tā ir informēšana. Un tagad pamēģināsim paskatīties, kā jūtas un emocijas definē Katoliskās baznīcas katehisms, jo tas arī ir ļoti interesants formulējums. Ar jūtām apzīmējam emocijas vai izjūstas ierosmes, kas cilvēkam liek sliekties uz rīcību vai atturēties no tās, atkarībā no tā, vai cilvēks veicamo rīcību izjūt vai iztēlojās kā labu vai ļaunu. Jūtas ir dabiska cilvēku psihes sastāvdaļa. Tas ir sava veida pārēja un nodrošina saikni starp juteklisko dzīvi un gara dzīvi. Tā kā no vienas puses mēs redzam, ka šajā definīcijā, katehisma definīcijā, jūtas tiek parādītas kā tāds vērtēšanas mehānisms. Es to vērtēju, es to pārdzīvoju, ka tas ir kaut kas labs vai tas ir kaut kas ļauns. Atgriezīsimies pie šī piemēra ar fotogrāfiju. Es izjūtu, ka man mīļa cilvēka fotogrāfijas micināšana kājām, nicināšana faktiski, ir kaut kas ļauns. Ja, es to vērtēju kā kaut ko ļaunu. Un tas mani pamudina uz rīcību, piemēram, pateikt, ko tu dari? Kāpēc tu tā rīkojies attiecībā uz šī man mīļā cilvēka fotogrāfiju? Ja? Vai arī, ja kāda man dārga cilvēka fotogrāfija metājas uz zemes, es nevaru ar kāju uzkāpt virs uz šīs fotogrāfijas, jo šīs cilvēks man ir dārgs. Ja? Tā kā manas jūtas pamudina mani darīt kaut ko vai kaut ko nedarīt, atkarībā no tā, kā es pārdzīvoju, izvērtēju faktiski kaut kādu rīcību, kaut kādu realitātes sastāvdaļu. Bet kas ir ļoti interesanti, jo katehisma autori šo lietu neskaidro, un īstenībā nav tādas viennozīmīgas atbildes, kāds ir sakars starp jūtām un garīgo dzīvi. Bet tomēr šīs formulējums, kas ir diezgan teologiski jāsaka, liek padomāt. Jūtas ir dabiska cilvēks psihes sastāvdaļa, tas ir pats par sevi skaidrs, tās ir sava veida pārēja un nodrošina saikni starp juteklisko dzīvi un gara dzīvi. Tā kā jūtas, kā mēs redzam no šīs definīcijas, kaut arī autori neskaidro, kādā veidā jūtas ir veido šo tiltu vai ir šis tilts starp garīgu dzīvi un psihisko dzīvi, no otras puses
skaidri parāda, ka šis jūtas ir daļa no mūsu psihes, jeb no mūsu cilvēcības un ņem dalību garīgajā dzīvē. Ar vārdu sakot, katehizma autori neskaidro, kā jūtas ņem dalību garīgajā dzīvē, bet definē tos kā daļu no garīgas dzīves. Mēs varētu tā secināt, tādu secinājumus izvest no šīs definīcijas. Vienkāršāk sakot, jūtas ir cilvēka iekšējās dzīves dimensija, kas parāda, kāda ir viņa attieksme pret kaut ko, parāda, kā cilvēks kādu konkrētu objektu subjektīvi vērtē, un arī katehisms piedāvā tādu interesantu antropoloģisku atrisinājumu, ka jūtas ir kā tilts starp garīgo dzīvi un jūteklisko dzīvi. Bet tomēr, diemžēl, mēs uz doto brīdi nevaram dot tādu viennozīmīgu skaidru paskaidrojumu, kādā veidā jūtas ņem dalību garīgajā dzīvē. Mēs, protams, runāsim par jūtu funkciju, bet kā tas ir saistīts, diemžēl mēs pateikt vienkārši nevaram, un šeit vienkārši šī noslēpuma priekšā vismaz man ir jāapklūst. Ja gadījumā kāds no jums zina, kā tas notiek, jūs varat mierīgi to pakomentēt, varat mierīgi izteikt savas domas, tas nav aizliegts, tas pat ir laba doma, ja kāds kaut kādas domas izsaka, laba rīcība, bet, diemžēl, es nevaru jums pateikt, kādā veidā jūtas ir saistītas ar garīgu dzīvi. Ja? Kā tas konkrēti notiek. Tāpat, ka neviens no mums nevar pateikt, kas ir domāšana, kāds ir sakars starp domu un smadzenēm. Mēs zinām, ka šī saskarsme ir, šī korelācija ir neapšaubāmi, bet mēs nevaram noskaidrot kā, jo radikāli fiziologisti saka, ka domas ir smadzeņu produkts, ja, savukārt cilvēki, kuriem nav sveša ideja par garīgo dimensiju, saka nē, ka domas tas ir kaut kas cits, kas palīdz, kas īstenojas pateicoties mūsu smadzenēm. Man ļoti patīk salīdzinājums ar datoru. Jūs zināt, ka datoram ir fiziskas komponentes, jā, tur disks un mātes plāte, uz kuras tur ir dažādas mikroshēmas un tā tālāk, to parasti sauc par hardware. Jā, un ir arī soft, ja programmas, kas ir ierakstītas uz šiem dzelžiem, varētu teikt. Jā, un dators funkcionēs tikai tādā gadījumā, kad gan ar fizisko daļu viss ir kārtībā, gan arī ar programmu viss ir kārtībā. Jā, un, protams, tas ir tikai salīdzinājums, tas nenozīmē, ka cilvēka dvēsele tas ir programma cilvēka miesa, jā, tā nevar teikt, jā. Mēs nezinām, kā tas ir savienots, bet tādam salīdzinājumam, tādai metaforai, mēģinājumam saprast, tas ir diezgan labs salīdzinājums. Tāpat, ka mums ir smadzenes un domas, un, teiksim, psihiskie procesi, kas notiek, un domas, kas rodas, un vērtības, un tā tālāk, tāpat, ka datoram ir, līdzīgi datoram ir fiziskas komponentes, un ir arī programmas. Jā, un es parasti sev šo skaidroju tādā veidā, ka vērtības, visu to, ko Dievs man ir devis, tas ir softs, jā, tas ir programmas, kuras viņš man ir dāvājis, un šīs programmas ir ierakstītas manā cilvēcībā, jeb tas atspoguļojas un realizējas pateicoties tam, ka man ir miesa, man ir ķermenis, man ir psihiska sfēra, man ir emocijas, man ir smadzenes un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā šeit šis salīdzinājums varētu būt diezgan noderīgs, lai saprastu. Un jūtas, tā ir daļa starp tam divām dimensijām, fizisko un garīgo, kas ņem dalību gan vienā, gan otrā. Ja? Bet, diemžēl, neviens nevar pateikt, kā. Es saprotu, ka to diezgan grūti saprast, man pašam tas nevienmēr tiek salikts, nevienmēr man izdodas kaut kādas lietas salikt pa plauktiņiem savā galvā, un arī es šīs grāmatas lasītājiem un arī jums īstenībā atstāju vairāk jautājumu nekā atbilžu, bet ceru, ka kaut mazliet tas kļūst skaidrāks. Ok, pamēģināsim tālāk. Paskatīsimies uz tādu lietu, ka jūtu morālais vērtējums. Jo mūsu garīgas dzīves dinamikā tā ir ļoti svarīga daļa, par kuru būtu jāparunā, jo bieži vien mēs uzskatām par grēku to, kas grēks nav.
piemēram, kad es biju vēl pilnīgi jauns priesteris un mēs te stādījām eglītes un ar jauniešiem mums sanāca tāda saruna, ka vai apvainoties ir grēks. Ja kāds mani nosauc, nezinu, par stulbo azi, vai tas ir grēks. Un mūsu dievbīgi jaunieši pateica, jā, tas ir grēks, apvainoties nedrīkst. Ja? Un tad es uzdevu tādu jautājumu, vai ir grēks, ja tev uz kājas nokrita ķiegelis, ka tev sāp? Jo skatieties, kas notiek fiziskajā pasaulē. Ja uz kājas nokrita ķiegelis, organisms automatiski reaģē ar impulsiem, kas sūta smadzenēm informāciju, ka ar kāju kaut kas nav kārtībā. Protams, tas nav patīkamas sajūtas, ka tev sāp, bet informācijas ziņā tas ir smadzeņu informēšana, pievērš uzmanību, ar kāju kaut kas nav kārtībā, tai uzkrita ķiegelis. Ja, jo sāpes izpilda ļoti svarīgu funkciju organismā. Tas mūs informē, ka mūsu organismā kaut kas nav kārtībā. Mēs varam diezgan nosacīti, bet tomēr varam pateikt arī par mūsu jūtām un emocijām. Ja kāds mani nosauc ar kaut kādu ļaunu vārdu, es domāju, es esmu pārliecināts, ka cilvēkam tas nevar nesāpēt, vai precīzāk, adekvātam, normālam cilvēkam tas neizraisa nekādu prieku, gluži pretēji. Normālam cilvēkam tas nevar patikt. Tāpat, ka nepatīk normālam cilvēkam, ka viņam krīt ķiegeļi uz kājām vai kāds viņus sit. Līdz ar to, tas, ka mūsu jūtās parādās kaut kādā negatīvs pārdzīvojums, negatīvs piedzīvojums vai pārdzīvojums, tas vēl nav grēks. Jo jūtas īstenībā nav morāli labas vai morāli ļaunas. Jūtas mēs varam definēt kā pozitīvas vai negatīvas, jeb patīkamas un nepatīkamas. Un tas ir ļoti svarīgi, ļoti svarīgi atcerēties, ka normālam cilvēkam arī viņa emocionālā pasaule, kas ir daļa no psihiskas sfēras, ja viņa labi attīstīta, viņa arī domāta, lai mūs informētu par mūsu vērtībām un tā tālāk. Un ja es pats sev esmu vērtība, jo īstenībā mēs mīlam sevi. Ja, protams, ir dažāda veida grūtības, ar kurām jātiek galā, bet normālā kārtība, normālā gadījumā cilvēks tā kā sevi mīl. Jo mēs esam taču vissvarīgākā vērtība sev pašiem. Esam uzticēti sev pašiem. Ja nav manis, ja nav manas dzīvības, tad tādā gadījumā nav arī man tāds iespējas realizēt sevi šajā pasaulē. Darīt labu vai ļaunu, realizēt savu aicinājumu. Tāpēc mēs sevi mīlam, jo mēs sev esam svarīgi. Un ja tam, kas man ir svarīgs, notiek uzbrukums, vai notiek neakceptācija, notiek agresija, vai tas var patikt? Noteikti nē. Un tāpēc pateiksim skaidri, ka jūtas nav labas vai ļaunas morāla nozīmē. Jūtas ir patīkamas vai nepatīkamas, pozitīvas vai negatīvas. Un, ja, piemēram, kāds apvainojās, vai kāds ir nikns par to, ka notiek netaisnība, tas vēl nav grēks. Bet šai medaļai, kā jau vienmēr ir arī otrā puse, tas nenozīmē, ka tas noņem no cilvēka visu atbildību. Mēs tulīt runāsim par to, bet jau mazliet skrejot pa priekšu materiālam, es gribu pateikt, ka jūs noteikti dzirdējat definīcijas, ka jūtas pamudina uz rīcību. Darīt kaut ko vai kaut ko nedarīt. Ja es kaut ko atpazīstu, ka tas ir labs, es vēlos to darīt. Manas jūtas liek man to darīt. Ja es atpazīstu kaut ko, kas ir ļauns, manas jūtas mani pamudina to nedarīt, no tā atkāpties vai no tā atteikties. Un līdz ar to morāla atbildība iestājas ar brīdi, kad es pieņemu lēmumu. Piemēram, kāds mani aizvainoja, pateica kaut kādu nelabu vārdu. Manās jūtās tas atspoguļojas nepatīkami, un ir reakcija kaut kāda, neīpaši patīkama, un rodas dusmas, rodas tādas emocionālas sāpes, tas rūgtums no tā, ka kāds tevi aizvainoja, kā tā viņš varēja to izdarīt. Tas taču nav taisnīgi, ko viņš saka.
Un tagad man ir iespēja, un jāsaka, ka nevienmēr mums par to ir kontrole. Es zinu par sevi, ka man bieži vien nav kontroles. Es sākumā izdaru, pēc tam domāju, un ņemot vērā, ka es sevi uzskatu par vidējo normālu cilvēku, pieļauju, ka tā ir lielākai cilvēku daļai. Bet ir viena lieta, ka tajā brīdī, kad es pieņemu lēmumu, manas jūtas kļūst par labā vai ļaunā sastāvdaļu. Varētu tā pateikt. Es negribu teikt iemeslu, jo iemesls tomēr ir mūsu lēmums, bet tas ir kā tāds rupors, tāds pastiprinātais, kas pastiprina manu darbību, ja, un arī pastiprina manu atbildību. Piemēram, ja es, vai arī samazina starp citu, ja, šeit arī otrā medaļas pusē atkal, ja piemēram kāds mani aizvainoja, un es nolēmu atriepties, un tagad šī aizvainojuma dēļ es izdaru šim cilvēkam pāri, piemēram, uzrakstu sūdzību, ka viņu izmet ārā no darba. Ja, faktiski sabojāju viņam dzīvi, karjeru un reputāciju tikai par to, ka viņš mani aizvainoja, tikai par to, ka viņš mani neakceptē. Šis jūtas, ko es izjūtu, man uz tam bija tiesības, jo es esmu vērtība sev pašam. Bet tajā brīdī, kad es sāku rīkoties ļauni attiecību uz manu oponentu, faktiski graujot viņam dzīvi. Nevis atbildot, pats tu tāds esi, ja? Vismaz kā bērnībā mēs atbildējam, pats tu tāds esi. Ja? Nu, ok, tas vēl varētu būt pieņēmams, ja? Kaut arī labāk arī tā nedarīt. Bet ja es izdaru kaut kādu ļaunumu, tad šajā gadījumā šis jūtas kļūst par grēka iemeslu. Un arī otrādi. Var gadīties, ka cilvēks mani tā sadusmoja, ka mani emocijas tā nes, ka es aiz tāda rūgtuma un aiz tādām dusmām pateicu pat to, ko negribēju pateikt. Ja, teiksim, zinot kāda cilvēka vājo punktu, un normālā sarunā es, protams, nekad nebūtu to darījis, bet aiz dusmām es pasaku to. Ja, kaut ko tādu. Negribu tagad izdomāt situācijas, lai neprovocēt nevienu un lai neieļaunot, bet arī man gadās pateikt, ja, un pēc tam tikai padomāt. Un šajā gadījumā man ir grēks. Ja, šajā gadījumā es izdaru kaut kādu ļaunumu, jo tas bija mans lēmums to izdarīt. Bet tomēr mana griba nebija pilnīgi brīva, jo es biju tādā intensīvu emociju uzplūdumā šajā konkrētajā gadījumā. Tas arī būs svarīgs, mēs tūlīt runāsim par emociju nozīmi garīgajai dzīvē. Un tāpēc šīs lietas es vēlos paskaidrot, tāpēc rezumēsim īsumā. Emocijas nav labas un ļaunas. Emocijas ir patīkamas un nepatīkamas, bet tas var vest līdz rīcībai, un viņas kļūst par rīcības sastāvdaļu. Bet rīcība, ja, domās, vārdos, darbos vai atturēšanās no darbībās, starp citu, grēku nožēlas akts, kuru mēs svētajā misē katru misi atkārtojam. Es atzīstos visvarenajam Dievam un tā tālāk, ka es sagrēku ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Ja. Domas, darbi, vārdi, nolaidība. Jeb, darbības nedarīšana, kad vajadzēja to izdarīt. Ja. Tādas 4 dimensijas, kurās ietekmē šī rīcība, un tādā gadījumā tas var kļūt par grēku. Ja. Vai mazināt vainu, jo es nebiju pilnīgi brīvs, es biju emociju uzplūdumā. Ja, tagad šīs lietas ir svarīgi zināt un svarīgi par tam atcerēties. Un tagad parunāsim mazliet par jūtām garīgajā dinamikā, jo tas arī ir ļoti svarīgs paskatīties, ko šis mūsu jūtas ienes mūsu garīgajā dzīvē. Kā es jau teicu, runājot par definīcijām, mēs patiešām nevaram pateikt to, kā ir saistītas jūtas un kādā veidā viņi veido šo tilti starp mūsu tādu psihisko daļu un garīgo dzīvi. Bet mēs varam skaidri pateikt, ka tās kaut kādā veidā ir saistītas gan ar garīgo dimensiju, gan arī ar mūsu psiholoģisko sfēru. Līdz ar to, pirmām kārtām, jūtas izpilda tādas 3 funkcijas. Pirmā funkcija ir informēšana. Ko tas nozīmē? Ko es ar to gribu pateikt? Daudzi procesi mūsu
psihiskajā sfērā, fizioloģiskajā sfērā, arī garīgajā sfērā īstenībā bieži vien notiek neapzināti. Jā, mēs zinām, ka, piemēram, sirds kustās, sit, ne tāpēc, ka mēs domājam, ka sirdī būtu jāsist. Ja? Tas notiek neatkarīgi no mums, jo tas pilnīgi automatiskais mehānisms. Kad man vajag elpot, kaut arī daļai es varu kontrolēt elpošanas procesu, bet man nav jādomā visu laiku, ka tagad jāielpo un pēc tam jāizelpo gaiss. Piedodiet. Bet tas notiek automatiski. Tīpaši, kad mēs aizmiegam, visi procesi notiek automatiski. Daudzas lietas notiek arī psiholoģiskajā sfērā diezgan automatiski. Došu tādu piemēru, ja, mazliet no psiholoģijas sfēras, bet sapņu pētnieki, jeb sapņu pētnieki tādā ziņā, kas nodarbojas ar miega, pareizāk būtu pateikt, miega pētnieki, ja, sapņi tas ir kaut kas cits. Miega pētnieki, kad mēģināja tikt skaidrībā, bet kāpēc mēs redzam, ne tikai kā mēs guļam fizioloģiski, bet kāpēc mēs redzam to, bet ne šito mūsu sapņos, jo īstenībā sapņus mēs redzam katru nakti, atkarībā no miega fāzes. Vienīgais mēs atceramies tos sapņus, kad mēs pamodamies tieši sapņu tādā aktīvajā fāzē. Ja? Kad mēs redzam sapni un sapņa laikā pamodamies, tad mēs šo sapni atceramies. Bet atcerieties, ka notiek interesants process, ka pēc pusstundas mēs pat šo sapni nevaram atcerēties, kas tur notika. Ja? Mēģināju saprast, bet kāpēc mēs redzam to, bet ne šito? Mūsu smadzenes, protams, veido kaut kādus stāstus, kaut kādus narratīvus, ja? Kaut kāds filma kaut kāda notiek manī sapņu laikā, bet iekšā sapnī atrodas tikai tas, ko mēs dzīves laikā esam redzējuši. Ja? Kaut arī neapzināti, bet piefiksējuši. Jo, protams, ka mēs ne visu atceramies, ne visu varam atkārtot no tā visa, kas ir teikts, ja? Vai ko esam dzirdējuši vai redzējuši. Kaut arī ir cilvēki ar īpašām dotībām, bet tas ir drīzāk izņēmums nekā norma. No otras puses, daudzas lietas paliek mūsu atmiņā neapzināti saglabātas. Viņas, protams, fizioloģiski nevienmēr saglabājas tā, kā vajadzētu, viņas arī mazliet pabojājas, ja? Mēs nevienmēr atceramies visu precīzi, kaut kādas lietas patiešām aizmirsās, bet daudzas lietas mēs atceramies neapzināti. Ja? Bet, ja piemēram ievest cilvēku hipnozē vai sapņos, kaut kādas lietas pēkšņi parādās, kaut arī mēs apzināti nebijām par viņam domājuši, vai pat nezinājām, ka mēs šīs lietas atcerēmies. Priekš manis ļoti interesants gadījums, tas ir Dmitrijs Mendelejevs. Tie, kas mācījās ķīmiju, atcerās šo tādu stāstu, legendu, ka Mendelejevs savu ķīmisko elementu tabulu bija ieraudzījis sapnī. Bet šeit jāpievērš uzmanība tam procesam. Viņa netika viņam dieva atklāta no kaut kurienes, ja? Bet viņš tik ilgi par viņu domāja. Viņš tik ilgi mēģināja sakārtot visus elementus tā, lai tā būtu kaut kāda kārtība. Ka smadzenes vienkārši vienā brīdī viņa psihe varētu teikt, vienkārši paņēma un sakārtoja to tā, kā vajag. Es neatceros precīzi visu šo stāstu, bet man šķiet, ka ūdenradis, jā, tas laikam būtu tā pareizi, ūdensradi, laikam, jā, ašs. Ja? Viņš bija mēģinājis ievietot sākumā nevis kreisajā stūrī augšā, bet labajā stūrī lejā. Faktiski viņš mēģināja šo tabulu veidot no otras puses. Bet pēkšņi smadzenēs viņam viss tā sakārtojas tā, kā vajag. Un pēkšņi viņš safokusējās un dabūja šo atbildi, kā būtu pareizi. Šeit ir ļoti līdzīgs mehānisms. Mēs daudzas lietas vienkārši nezinām. Vai neapzināmies, pareizāk būtu tā pateikt. Un brīžiem emocijas mūs par to informē, ka tas ir svarīgs priekš manis. Mēs varam domāt, tas nav svarīgi, tas ir tikai tā, bet pēkšņi mūsu emocijas pasaka nē, ir reakcija uz kaut kādām lietām, un emocijas pasaka nē, tev tas ir svarīgi. Es jums došu vienu piemēru, kuru es pats iznesu kādreiz no lekcijām. Tas nav izdomātais piemērs, bet kad mums bija lekcijas arī par garīgu vadīšanu,
un kāpēc es tik nelabprāt, starp citu, uzņemos vadīt cilvēkus. Ar vienu garīgo tēvu, kurš pasniedza mums arī šo priekšmetu, viņš stāstīja par vienu gadījumu. Protams, nesaucot nekādus vārdus un ne vietas un tā tālāk, lai neatklātu personas identitāti, stāstīja par tādu lietu, ka nāca pie viņa uz garīgo pavadību, kā garīgo vadīšanu, neīpaši smuka sieviete. Ja, viņa bija gudra, karjerā viņai veidojas viss kārtība, viss bija labi, bet viņa nebija īpaši smuka. Ja, un līdz ar to vīrieši neīpaši tur pievēra viņai uzmanību. Un gadījās tādā situācijā, kad viena no sarunām viņa pateica, es neilgojos pēc mīlestības, man nav vajadzīga mīlestība, es pilnīgi tieku galā pati ar sevi pati. Jā, es esmu pilnīgi tādā pašpietiekama sieviete. Un tad garīgais tēvs teica tā mums, ka šajā gadījumā viņam bija dilemma, vai viņai pateikt, ka nevajag melot sev, jo vienkārši paskaties, atzīsti, ka tu neesi īpaši smuka, tāpēc vīrieši nepievērš tev tik daudz uzmanības, līdz ar to tu vienkārši sev iestāstīji, ka viņi tev nav vajadzīgi, bet tu tāpat, ka katrs cilvēks ilgojas pēc tuvības, pēc mīlestības un tā tālāk un tā tālāk. Un viņš domāja, kāpēc teikt vai nē, jo ja tu to pateiksi, noteikti viņas emocijas parādīs, ka viņa sev meloja. Un tad būs jāpieņem viņu garīgai vadīšana, un tad jāizved cauri šai krīzei, palīdzēt iziet cauri šai krīzei, lai viņa saprastu, ka patiesība par sevi ir pilnīgi savādāka, nekā viņa sev bija iedomājusies. Un viņš pateica, jā, es viņai pateicu, ka varbūt paskatīsimies no otras puses, viņš mēģināja delikātāk, kā varēja, un redzēju šo emocionālo reakciju. Emocionāla reakcija notika, ka viņa tur saka raudāt, un patiešām viņai bija grūti, jā, notika tāds sava veidā pat katarsis ar laiku, jā, kad viņa saprata, ka viņa sev meloja, ka viņa tomēr vēlās arī, lai viņai būtu kāds tur vīrietis un vīrs nākotnē un tā tālāk. Un šis gadījums parāda, ka emocijas vienkārši painformēja šo sievieti, kas viņai patiešām rūp, vai kas tur patiešām, kad ir patiesība par viņu, ja, ka viņa sev iestāstīja, ka viņai neviens nav vajadzīgs. Bet kad priesteris viņai garīgais vadītais priesteris viņai pateica, nē, tu ilgojies pēc mīlestības, tikai vienkārši, tu neesi īpaši tāda smuka, lai patikt visiem vīriešiem, ja. Na ļubiteļa, kā saka, ja, brīžiem, piedodiet par tādu sarkazmu. Bet viņas emocionāla reakcija parādīja, ka viņš trāpīja. Ja, kā tiešām šajā gadījumā pateikt šo lietu, tas, protams, liela atbildība, ja, bet tieši emocionālā reakcija parāda, kāda ir patiesība. Un tāpēc garīgai dzīvē, starp citu, ir svarīgi pievērst uzmanību tam, ko es jūtu. Nepaveltīt īpaši ignaciskajā garīgumā, bet ne tikai, ja, jo ir dažādas garīguma skolas, bet ignaciskajā garīgumā, Svētā Ignata garīgajos vingrinājumos daudz uzmanības tiek pievērsts tam, ko es jūtu. Vai, piemēram, kad mēs nodarbojamies ar lekciju divina, tādu metodi, kā lasīt svētos rakstus, mēs arī pievēršam uzmanību tam, ko es jūtu. Kā šis vārds atsaucās arī manās emocijās, jo manas jūtas un emocijas parāda manas vērtības. Atcerēsimies šo piemēru, par kuru es minēju agrāk, par šo fotogrāfiju. Ja tas man nepazīstama cilvēka fotogrāfija, tā tiek iznīcināta, man būs vienalga. Bet ja tā ir man mīļa cilvēka, man darga cilvēka fotogrāfija, man nebūs vienalga. Un manas emocijas, manas jūtas mani par to painformēs. Un tāpēc mūsu garīgai dzīvē ir ļoti svarīgi atcerēties, ka emocijas parāda, kādas ir manas patiesas vērtības. Jo piemēram, mēs varam runāt par to, ka es esmu kristietis un kristīgas vērtības priekš manis tā ir vērtība un, piemēram, ieņemto dzīvi nedrīkst nogalināt un es esmu pro-life, jo, starp citu, es esmu pro-life, ja. Ne tikai tāpēc, ka esmu priesteris, bet man arī tam ir nopietni argumenti racionālie tam, bet par to mēs šodien nerunāsim.
Un tagad, ja pēkšņi rodas situācija, ja, kad tev faktiski jāpalīdz kādam cilvēkam, ja, kādai sievietei, kura ir stāvoklī un kura domā nogalināt savu bērnu, faktiski aiziet uz abortu. Ja. Un tagad, tas uz mani, kāds pateiks, tas uz maniem neatiecas, tā ir viņas problēma. Ja. Šajā gadījumā cilvēks negrib pārdzīvot šīs emocijas, jo šīs viņa emocijas painformēs, klausies, bet taču tu esi kristietis, šī jaunā ieņemta dzīvība, tā ir vērtība, tev jāpalīdz. Ja. Emocijas mēģina pamudināt uz rīcību. Cilvēkam pašam tas ir nērti, ja, jo tas pieprasa piepūli, naudas līdzekļus un kaut kādos iesaistīšanos šajā situācijā. Un tad cilvēks pasaka, nē, tā nav mana problēma, ja viņš mēģina šīs emocijas noslāpēt. Bet šīs emocijas viņam jau parādīja, ja, ka šī vērtība, jauna dzīvība, tā ir vērtība. Bet piemēram, cilvēks, kurš uzskata, ka aborts tas ir tik un vienīgi medicīniska manipulācija, ja, un ne vairāk. Un šajā gadījumā cilvēkam nebūs šīs emocijas, emocionālas reakcijas uz to. Viņam vienkārši būs vienalga, ja? Tāpat kā notīrīt zobus, tāpat kā uzvilkt citu kreklu, tāpat arī uztaisīt abortu. Ja? Tas nozīmē, ka šī dzīvība viņam nav vērtība. Ja? Tāpēc es vēlos, lai jūs atcerētos, lai jūs iegaumētu, ka mūsu emocijas, mūsu jūtas, viskopā, visi tie emocionālie procesi, tas ir ļoti svarīgs indikators mums pašiem. Ja? Protams, ka ja piemēram es redzu netaisnību, man gribas vērsties pret ienaidnieku, ja? Un mēs par to parunāsim pēc brīža, bet pirmam kārtam jāatcerās, manas jūtas informē mani par to, kādas ir manas vērtības. Ja? Manas jūtas informē mani par to, ka es patiešām uzskatu, kas priekš manis ir labs un ļauns. Ja? Visideālākais variants, kad tas man subjektīvs vērtējums, kas ir labs un ļauns, sakrīt ar objektīvo. Ja par Dieva likumu, ja, jo ne katram sakrīt. Un kristietības mērķis un morālas dzīves mērķis ir sinhronizēt manas iekšējas vērtības ar objektīvām Dieva dotām vērtībām. Bet katrā ziņā pievērst uzmanību tam, ko es jūtu, jo tas informē mūs pašus. Bet viena piebilde. Ļoti svarīgi atcerēties, ka manas emocijas un jūtas informē manis ļoti subjektīvi. Tas nozīmē, došu piemēru. Latvijā, un ne tikai Latvijā, es ceru, ka neviens neapvainosies, bet lai ir šis piemērs. Ir cilvēki, kuriem ļoti patīk vecā liturgija. Viņa patiešām, ja labi to izprast, viņa ļoti simboliska, un ja izdzīvo dziļi šos simbolus, tad tiešām cilvēks ieiet attiecībās ar Dievu, un tas palīdz viņa garīgai dzīvē. Neapšaubami tas viss tā darbojas, jo, ja tas darbojas gadsimtiem ilgi, tas nevar nedarboties šodien. Ja, bet gadās tādā situācija ļoti daudziem cilvēkiem. Tas ir ļoti daudzām īstenībā katoļu grupām, un ne tikai katoļu grupām piemīt šī problēma, ka tieši šīs garīguma veids ir vislabākais. Ja priekš manis tā ir vērtība, tas nozīmē, ka tā ir vērtība priekš visiem, ka tā ir objektīva vērtība. Bet turklāt ir citi cilvēki, kurus šī veca liturgija neuzrunās, ja, kuriem vajag pilnīgi citu liturgijas pārdzīvošanas veidu, piemēram, tā saucamais Nova Ordus, jeb tagadēja liturgija, kuru mēs celebrējam baznīcā. Došu vēl vienu piemēru, lai vēl skaidrāk tas izskanētu. Kādreiz bērnībā es nepratu peldēt. Vienkārši nepratu. Un, kad es kalpoju kā ministrants, mums bija viens tāds vecākais ministrants, kurš bija sportisks, un viņš tā piestrādāja par glābēju, ļoti labi peldēja. Un kad es ar viņu tā sarunājos, viņš teica tā, es pirmo reizi redzu cilvēku, kurš neprot peldēt. Es vispār nevaru saprast, kā var neprast peldēt. Ja? Un es saku, kā cirvis, ja? Tagad es daudz maz protu, bet iemācījos, ja? Bet nepratu. Ja? Vai arī vēl viens piemērs, tie, kas brauc ar divrietini, nezinu, kā var neprast braukt ar divrietini, tas taču ir tik viegli. Ja? Redziet, šeit rodas tā pati problēma. Kad es uzskatu, ka šīs vērtības priekš manis ir vērtīgas, ja, ir viena problēma,
ka mēs varam izdarīt nepamatoto pārēju uz to, ka manas vērtības ir pilnīgi objektīvas. Ja, un tagad visiem ir jādomā tā, kā domāju es. Un ja viņš domā ne tā kā es, tad viņš kļūdās, viņš maldās. Es došu vienu jums atrisinājumu, tas ir mazliet ārpus šī kursa, bet es domāju, ka tas būtu vērtīgs. Problēma ir tanī, ka mēs bieži vien domājam, ka mums ir taisnība, ka patiesība mums pieder. Tas būtu tāds precīzs formulējums. Cilvēks, kurš ir pārliecināts par savām vērtībām, viņš uzskata, ka viņam pieder patiesība. Bet lieta ir tanī, ka patiesība atrodas ārpus mums, bet mēs to atklājam. Un nevienmēr mēs to atklājam pilnīgi, varbūt tikai daļēji. Ļoti labs teoloģiskais arguments ir tāds, ka Dieva dota atklāsme, viņa netika dota vienam konkrētam cilvēkam vai pat vienai konkrētai paaudzei. Ar apustuļiem šeit ir mazliet savādāk, jo apustuļi ir pirmā kristiešu paudze un šeit ir mazliet citas teoloģiskas kategorijas, bet arī apustuļiem Kristus neatklāja visu. Piemēram, viņš neatklāja apustuļiem, ka klonēšana ir grēks, ja, jo apustuļi nesaprastu, kas tas ir klonēšana. Ja, tā kā šeit ir tas moments, ja, vai mākslīga apaugļošana, tas nebūtu morāli laba doma. Ja, okay. Ja, tā kā patiesība nepieder mums. Patiesību mēs atklājam. Tāpat kā atklāsme netika dota vienam cilvēkam, bet visai baznīcai. Un mēs nemitīgi šo Dieva dotu atklāsmi Kristu vēl atklājam. Ja, mēs mēģinam uzdot jautājumus, kā mums dzīvot šajā 21. gadsimtā saskaņā ar evangēliju. Ja, ka ir lietas, kuras bija labas tajā laikā, kuras bija attiecīgas tā laika kontekstā, bet šodien nē. Parasti tāds spilgtāks gadījums, tas ir, kad pārmet apustulim Pāvelam, ka viņš necīnījies pret verdzību. Ja? Lūdzu, parlasiet vēstuli Filemonam. Ja? Ļoti īsa apustuļa Pāvela vēstuli Filemonam, kura faktiski nav līdz galam tāda teoloģiska, kaut arī teoloģiska nozīme arī tai ir neapšaubāmi, bet viņa ir par kādu vergu Onezimu, ja? Kurš aizbēga no Filemona, ja? Kalpoja Pāvelam, šis Filemons bija kristietis, pagāts kristietis, un tad apustulis Pāvils aizsūta viņam atpakaļ šo vergu, tikai saka, pieņem viņu kā brāli. Jo normāli, ja vergs ir aizbēdzis, tad vergu gaidīja diezgan pamatīgs sots. Viņu pat varēja nogalināt, bet arī izkropļot viņu. Kaut arī, protams, ka saimnieks nebija ieinteresēts, lai darītu pāri savam vergam, jo vergs viņam piederēja. Tāpat, ka mēs negribam sist telefonu ap sienu tikai tāpēc, ka telefons, nedarbojas kā vajadzētu. Ja, bet apustulis Pāvils nenosoda verdzību. Ja, viņš pieņem to kā daļu no tā laika sabiedrības struktūras, ka ir brīvie un ka ir vergi. Bet šodien mēs nevarētu pateikt, ka verdzība tas ir kaut kas labs. Ja, neapšaubami tas ir cilvēka tiesību pārkāpšana. Ja, cilvēks ir radīts, lai būtu brīvam. Ja, tā kā mēs redzam, ka šodien mums jāatbild uz tiem pašiem jautājumiem vai pat uz citiem jautājumiem, balstoties nevis uz kultūras atrisinājumiem, bet balstoties uz evangēliju, balstoties uz to, ko Dievs gribēja pateikt caur tā laika kultūru, jo evangēlija, jeb svētie raksti rakstīti konkrētajā laikā un telpā. Ja? Un mēs redzam, ka daudzas lietas patiešām ir tā laika subjektīvas lietas. Ja? Es varu tagad jau daudz gadu tādu piemēru nāk prātā, ja, ka sievietei neatļauju mācīt, rakstā apustulis Pāvils. Ja, un šodien dāmas ļoti labi māca bērnus katehizmu labāk par priesteri. Ja. Neviens priesteris, daudzi priesteri neprot ar bērniem atrast kopīgu valodu. Piemēram, es neprotu, ja, man nav šī talanta. Ja, mana pedagoģiska izglītība ir tāda formalitāte. Bet ir cilvēki, kas to prot, ja, un viņas māca. Ja, un dāmas ir garīgas vadītājas, un tas ļoti brīnišķīgi, ka viņas prot būt labākas nekā vīrieši daudzos aspektos. Ja. Tā kā šeit ir tā lieta, ja, ka mūsu vērtības, ja, mums viņas šķiet objektīvas, bet īstenībā viņas ir subjektīvas. Ja. Viņas var būt tuvu objektīvām patiesībām, bet tomēr tās ir subjektīvas, un par to būtu jāatcerās. Man ļoti patīk tāds teiciens,
laikam tas bija, kāds psihologs bija rakstījis, tikai neatceros kāds. Ja tev sāp, tas nozīmē, ka tavas robežas ir pārkāptas, ka kāds ir pārkāpis tavas robežas. Ja? Ok, tas ir pareizi, bet ņemot vērā to, ko es pateicu, būtu labāk noformulēt. Ja tev sāp, tad tavuprāt, tavas robežas kāds ir pārkāpis. Tavuprāt. Tas nozīmē, ka tev patiešām šķiet, ka viņš izdarīja tev pāri, bet reāli jāuzdot jautājums, vai šis cilvēks mēģināja izdarīt pāri, vai tas bija pilnīgi nejauši. Ja? Jo gadās, ka mēs varam paši izdomāt aizvainojumu un paši apvainoties, bet reāli cilvēks nebija domājis. Tā kā tūlīt runāsim pēc brīža par jūtu askēzi, bet pievērsīšu jūsu uzmanību, ka mūsu emocijas, tā rezumējot, mūsu emocijas un jūtas mūs informē par mūsu vērtībām, bet par mūsu vērtībām. Tas ir subjektīvi. Un ļoti svarīgi atcerēties no vienas puses, ka es vērtēju daudzas lietas subjektīvi, bet mans pienākums, par to jau runās morāla teologi, ir pienākums rūpēties arī par to, lai manas vērtības būtu saskaņotas ar objektīvo atklāsmi. Ar to nodarbojas morāla teologija. Un morāla teologs pateiks, tas ir sirdsapziņas formācija. Ja? Ka mūsu sirdsapziņa tas ir tāds instruments, garīgais instruments mūsos, kas palīdz vērtēt, kas ir labs un kas ir ļauns. Tas ir prāta spriedums, starp citu, bet no otras puses šī sirdsapziņa tai jābūt nemītīgi formētai. Ja? Viņa nevar palikt, tagad es zinu, kas ir labs un kas ir ļauns, man vairs nav jāattīstas. Nē, jāattīstās visu mūžu. Ja? Tā kā šeit nevar gulēt uz laurām, ka viss ir kārtībā, jau esmu gudrs un tā tālāk. Tā kā mūsu emocijas mūs informē, un ja es apzinos, kādas ir manas vērtības, nākošais solis ir mainīt savu pasaules redzējumu. Ja? Jo var gadīties, ka es kļūdos. Ja? Un mēs arī pēc brīža pāriesim pie jūtu askēzes, mēs pie šī jautājuma vēl atgriezīsimies. Bet dosimies tālāk. Emociju un jūtu otrā funkcija garīgajā dzīvē ir pamudināšana. Jo mūsu emocijas un jūtas dod mums motivāciju rīkoties vai nedarīt kaut ko. Pamēģināsim izteloties, ka es paņēmu un šodien es nopirku loterijas biļeti. Atbraucu uz mājām, nokasīju šos cipariņus, un pēkšņi izrādās, ka man ir liels laimests. Un tagad es gribu šo laimestu dabūt. Es ar lielu prieku sēžos mašīnā un braucu uz attiecīgu kantori, lai iesniegt biļeti un pateikt, es esmu vinnējis, dodiet man lūdzu manu naudu, manu vinnestu. Ar kādām jūtām es to darīšu? Es mēģināšu tikt ar vien ātrāk, cik vien iespējams. Es neatlikšu to uz parīt dienu. Tas nav svarīgi, gan jau kādreiz aizbraukšu. Nē, es skriešu šodien, tūlīt. Protams, nedauzīšu durvis, bet tikko atvērsies, uzreiz es būšu klāt, lai parādītu, uzrādītu šo biļeti un saņemt savu balvu. Ja. Emocijas pamudina uz rīcību. Ja. Un bieži vien, garīgajā dzīvē mēs vēlamies kaut ko darīt, tad emocijas tas ir tas indikators, kas parāda man, es to informē mani, es to uzskatu par labumu, piemēram, lūkšana, piemēram, izaugsme, piemēram, labi darbi, piemēram, kaut kāda garīga pieredze. Un es pēc tās ilgojoties, es cenšos to iegūt, es cenšos to darīt. Emocijas parāda man un pamudina mani uz kaut kādu labumu. Un otrādi, ja es kaut ko uzskatu, ka tas ir ļauns, tad manas emocijas, manas jūtas mani bremzēs pret to, lai to darītu. Tā kā redziet, otrā mūsu jūtu funkcija, tas ir darbība. Ņemt dalību šajos procesos, vērtēšanas un darbības procesus, kas saistās ar labumu un ļaunumu. Un tas ir ietverts garīgas dzīves tajā, redziet, atkal paiet laiks, es jau esmu noguris un smadzenes jau nevar piemeklēt attiecīgu vārdu. Šis vārds noteikti ir kaut kur zemapziņā, bet kaut kā viņš nevar dabūt
izsisties ārā manā uzmanības fokusā, lai es varētu šo vārdu pateikt. Bet ceru, ka jūs sapratat, par ko iet runa. Ok, tā kā mēs redzam, ka emocijas palīdz pieņemt apzinātus lēmumus, bet ir viena lieta, kas saistās ar arī pamudināšanu. Tas saistās ar to informēšanu arī. Kā es jau teicu, mūsu vērtējums nevienmēr ir objektīvs, tas ir vienmēr subjektīvs. Līdz ar to var gadīties, ka es varu pieņemt lēmumus, un manas emocijas mani pamudinās rīkoties neapdomīgi. Tas nozīmē, ka es varu pieņemt lēmumu emociju uzplūduma laikā. Ja, vienkārši kāds mani aizvainoja, un es ilgi nedomādams vienkārši viņam iesitu. Vai mani nevērtēja darbā, un es tad nolēmu, ka es aiziešu projām skaļi aizslēdzot aiz sevis durvis. Tā var gadīties, protams, un neapšaubami gadās arī baznīcā un dzīvē. Bet šajā gadījumā šīm emocijām jābūt līdzsvarotam arī ar prāta darbību. Ja, kā nevar rīkoties tikai balstoties uz emocijām. Emocijas pamudina uz darbību, bet šīs emocijas būtu jākanalizē kaut kādā veidā. Viņas nevar būt kā tās savvaļas zirgs, kurš skrien tur, kur viņam vajag. Ja mēs vēlamies, lai zirgs strādā mūsu darbā, zirgam jābūt paklausīgam. Viņam ir spēks, mēs nevaram zirgam atņemt spēku, lai viņš vilktu šo visu vezumu, bet jāvelk šis vezums arī attiecīga virzienā, nevis tur, kur zirgam gribās. Ja, tāpēc atkal šī pamudinājuma otrā puse ir tanī, ka viņa ir kaut kāda gaisma izslēdzās, izskatās, nekas. Ka šīs emocijas, ja, viņas vienkārši var mūs ievest ne tur. Ja. Līdz ar to es vienmēr iesaku nepieņemt lēmumus. Ja. Kad ir emociju izplūdums, nedrīkst pieņemt lēmumus. Ja tas ir iespējams. Un pēdējais moments, kuram jāpievērš uzmanība, tā ir pārdzīvošana. Ja, jo emocijas, tas ir, ziniet, kā lai to pateikt. Es izmantoju parasti tādu piemēru, kuru es jau noteikti nevienu reizi jums jau teicu, bet šeit viņš arī derēs. Kad cilvēks ēd vakariņas, viņam nepietiek tikai, lai būtu kaut kāda kotlete iemesta uz šķīvja. Ja. Gribās, lai tas būtu skaista atmosfēra, skanētu mūzika. Cilvēks grib ne tikai kaut ko pārdzīvot, viņam svarīgi ir, kā viņš to pārdzīvo. Ja. Piemēram, ja mēs ņemam dalību liturgijā, mēs gribam, lai ministranti pie altāra kalpo labi. Mēs gribam, lai priesteris nesteidzās, lai viņam ir skaidra dikcija, lai viņš labi izrunātu svētos vārdus, lai sprediķis būtu vismaz gudrs. Ja, bet ja viņš nav gudrs, tad vismaz īs. Mēs gribam, lai ergelniece spēlē skaisti. Ja. Svarīgi ir arī šis izdzīvošanas moments, ja pārdzīvošanas, kā tas notiek. Un emocijas, tas ir tāds kā garšvielas mūsu dzīvei. Ja. Tas nav vissvarīgākais, bet tomēr ir liela starpība, ja mēs steiku uzcepsim vienkārši uz pannas, ja, vai mēs steiku uzcepsim tā, kā to dara patiesi šefpavāri, ja, ka viņas tur aplej ar sviestu, ja, sasmērē ar sviestu, ka viņi tur speciālas ierīces izmanto, lai izcept, ka viņas izmanto garšvielas, uzliek kaut kādas garšvielas virsū, liek atpūsties šim steikam pēc cepšanas, ja, kādu laiku, bet lai viņš nepaliktu augsts. Ja, tas viss ir svarīgi. Ja, un tad steiks garšo pilnīgi savādāk. Kaut arī fiziski te ir tā pati gaļa. Ja, nekas īpaši tur daudz nemainās. Un līdzīgi ar emocijām. It kā nav vajadzības, lai tas emocijas mēs pārdzīvotu ļoti stipri. Bet no otras puses, bez emocijām nevar jau būt. Ja? Un arī garīgajā dzīvē mēs ļoti gribam arī pārdzīvot to ar emocijām. Ja? Un tā kā šis pārdzīvošanas moments ir svarīgs, un šeit es atgriezīšos pie Svētā Ignāta no Lojolas, ka svarīgi pievērst uzmanību tam, kā es to pārdzīvoju. Ja? Jo tas, kas nāk no Dieva, viņš nevar būt ļauns. Ja? Viņš nevar būt
neskaists, ja, disharmonisks, ja, kakafonisks. Nē, tas vienmēr ir skaists. Ja, un tāpēc mēs arī cenšamies, lai baznīca izskatītos skaisti. Ja ir kaut kāda divdomīga izstāde, ja, kur, teiksim, kaut kas pavisam nesmuki ir atspoguļos, un tas laikam neliek domāt par augstākām vērtībām. Tas drīzāk mūsu emocijas sāk mums informēt, ka šeit kaut kas nav kārtībā, ja, jo tas mums nepatīk, neatbilst mūsu vērtībām. Ja, tā kā šeit ir tas moments, arī pārdzīvošanas moments ir ļoti svarīgs. Un pēdējā lieta, par kuru es gribētu parunāt šodien, tā ir jūtu askēze. Tas izriet no tā, par ko mēs tikko bijām runājuši, ka informēšanā jūtas mūs informē subjektīvi. Ja, dot patiesību par mums pašiem, bet nevis vispār par pasauli. Ka jūtas var mūs pamudināt uz darbību, bet vienlaicīgi ir kā savvaļas zirgs, jo šis jūtas var mūs vilt uz katru pusi. Un arī šis izdzīvošanas moments ir svarīgs šajā ziņā, jo var gadīties, ka mēs meklēsim tieši emocionālo sastāvdaļu garīgajā dzīvē un pilnīgi aizmirsīsim par to, kas ir dziļāk un svarīgāk. Un tāpēc jūtu askēzē ir nepieciešamas tādas lietas. Jāsaka teoloģiski, ka ņemot vērā to, ka jūtas ir ierakstītas pestīšanas vēsturē, jūtas ir ierakstītas arī mana personīga pestīšanas vēsturē, tā ir daļa no manas cilvēcības, tas nevar izgriezt, mums jāsamierinās ar to, ka jūtas vienmēr būs. Ja, un tas ir labi, ka viņas ir, jo tas liecina par to, ka mēs esam cilvēki. Otra lieta, kas ir svarīga, ka tāpat kā mūsu daba, arī jūtas ir skartas ar pirmgrēku un pirmgrēka sekām. Ja. Tagad es negribu iedziļināties pirmgrēka teoloģijā, ja, jo par to es ceru parunāt kādreiz vēlāk, kaut kādā cita programmā, bet jāpievērš uzmanība šim teoloģiskam faktoram, ka mūsu jūtas arī ir diezgan nesakārtota sfēra mūsu dzīvē. Un tāpēc ir nepieciešama jūtu askēze. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams, lai jūtas pakartot kaut kādiem kritērijiem, jūtas pakartot kaut kam, kas var šis jūtas kanalizēt pareizai virzienā. Un šeit iet runa par cilvēka prātu. Ja, ka mūsu jūtas neiet runa par tādu racionalizāciju, ka mēs visas jūtas racionalizējām, kā šajā piemērā par to sievieti, ja, nesmugu, kas atnāca pie garīga vadītāja, un kurš bija tik nepieklīgs, ka viņai pateica patiesību. Ja, bet jūtas ilgojas pēc tā, ja, lai tas būtu sakārtotas. Un tas, kas var to sakārtot, to dara mūsu prāts. Un tas notiek pateicoties askēzei. Un tagad kādi ir tie asketiskie vingrinājumi, kuras būtu jāizmanto, kuras būtu jāveic, lai mūsu jūtas sakārtot. Es gribu tikai pabrīdināt, ka tā nav psihoterapija, es neesmu terapeits un es neprotu vadīt psihoterapiju, šeit esmu pilnīgi profāns, bet ja ir nepieciešams sakārtot psiholoģisko sfēru, jāvēršas pie attiecīga specialista, pie psihologa. Priesteri, psihologi nav. Ja, es nepazīstu priesteri Latvijā, kuram būtu profesionāla psihologa izglītība. Ja, varbūt kāds viens ir, viņš tikai slēpjas, bet lielākai daļai noteikti nav. Tas, ka kāds ir izlasījis vienu pop zinātnisko darbu par psiholoģiju, tas nepadara cilvēku par psihologu. Jo es atceros, es studēju, mans garīgais vadītājs ir pats psihologs. Viņš stāstīja, ka pēc pirmā kursa studenti jau uzskata sevi par psihologiem, jo viņi daudz ko ir uzzinājuši, ja, un tagad viņi tagad pasauli glābs. Ja, un tikai pie 4. kursa tad jau viss tiek sakārtots pa plauktiņam, ka vēl daudz jāmācās un jāmācās. Ja, un, lai kļūt par psihoterapeitu, tas ir ļoti ilgs darbs. Ja, un īstenībā, ja es nekļūdos, arī paši psihologi, viņi paši atrodas nemitīgā psihoterapijā. Ja, neviens par sevi nevar pateikt, ka viņš jau tagad ir psiholoģiski nobriedis. Tā kā, ja gadījumā ir problēmas ar emocijām, ja, ar psiholoģisko sfēru, tad jāvēršas pie psihologa. Priesteris šeit nevar palīdzēt, viņš var tikai sabojāt.
Problēma būs tā, ka gan priesteris, gan pavadamais uzskatīs, vai vadītais vai pavadamais uzskatīs, ka viņi visu zina, izradīsies pēc tam nē. Ja, jo es pazīstu daudzus gadījumus, kad vajadzēja pašam sūtīt kādu pie psihologa, ieteikt, nezinu, aizgāja vai neaizgāja, bet vajadzēja. Ka vajadzēja arī pašam skaidrot cilvēkam sava kolēģa pateikto. Ja, un viņš tur mēģināja spēlēt psihologu un sanāca slikti, un cilvēka stāvoklis ir sliktāks nekā bija pirms tam. Ja, un vēl pie tam vainas sajūta, ja, un tad ir problēmas. Tā kā tas, ko es pateikšu, iet runa par teoloģisku jūtu askēzi. Ja, ka mēs darbojamies ar savām jūtām faktiski no moral teoloģijas un garīgas dzīves teoloģijas puses. Un tad pirmais ir apzinātība tam, vai apzinātība par to, ka mana vērtība vienmēr ir subjektīva. Tas nav viegli, ja, jo mēs esam pārliecināti, ka mēs taču zinām, ka ir pareizi. Ja, jo pat cilvēks, kurš ir propagandas ietekmēts, kurš ir ļoti vienkāršs cilvēks, ja, viņš arī ir pārliecināts, ka viņš taču zina, ka ir pareizi. Te visi pārējie ir stulbi, ja, bet es taču zinu, jo televīzija taču nemelos. Ja. Un šeit ir tas moments, ka jūtu askēze palīdz, jūtas mums saka, tev ir taisnība, tev ir taisnība, tev ir taisnība. Ja, bet prāts saka, vai tiešām? Vai tiešām tev ir taisnība visā? Ja mēs vērtējam to, ka pareizo, tas vēl nenozīmē, ka tas patiešām ir pareizs. Ja, un tāpēc šī apziņa, ka es neesmu visā ideāls, es nezinu visu labi, ja, noteikti realitāte ir sarežģītāka par to, ko es par to domāju. Es mēģinu tuvoties šai realitātei, bet tomēr es esmu pārliecināts, ka patiesība ir daudzpusīgāka un sarežģītāka nekā es uzskatu. Ja, un tas ir pirmais solis jūtu askēzei, tā izpratne, ka mūsu smadzenes saka tā, jūtas, tu esi savvaļa zirgs, tu gribi skriet tur, kur tu gribi, jo tu uzskati, ka tev ir taisnība. Bet patiesība atrodas tieši tur, un mums jāvirzās tur, tāpēc, kaut arī tev gribas pa labi, pa kreisi, pamēģini iet uz turieni. Ja? Un šeit, kad mēs nodarbojamies ar jūtu askēzi, tas ir gribas akts. Tas ir meditācijas, pārdomu, dienas grāmatas rakstīšanas laikā tas notiek, kad es verbalizēju to, ko es jūtu, verbalizēju savas vērtības un vienlaicīgi uzdodu jautājumu, vai man ir taisnība, vai patiešām šajā konkrētajā gadījumā, es esmu 100% taisnīgs. Un es gribu pateikt, viena lieta, baidieties no tiem cilvēkiem, kuriem vienmēr ir taisnība, jo tas ir tuvu fanatismam. Ja. Pretstats jūtu askēzei, tas ir fanatisms. Cilvēks zina, ka viņam ir noteikti taisnība, un viņš gatavs par šo savu taisnību otram darīt pat pāri. Ja? Un šajā gadījumā tas jau ir fanatisms, tas nozīmē, ka ir jūtas, kuras painformē cilvēku, ka tas ir viņa vērtības, prāts nenostrādāja, neuzdeva šo jautājumu vai tiešām, un uzreiz sākās fanatisms. Un jūtu askēze, tā ierobežošana šajā informācijas ziņā, tas ir apziņa, ka man nevienmēr ir taisnība, vai apšaubīt savus uzskatus. To ir grūti izdarīt, tā ir taisnība, ja, jo tādā gadījumā, ja pēkšņi izrādīsies, ka man nav taisnība, man ir jāmaina savi uzskati. Es varu padalīties ar savu personīgo pieredzi, laiks mums ir, tā kā varam to darīt. Es ļoti daudzus gadus biju ļoti skeptisks attiecībā uz Medžugorjes fenomenu. Ja, ļoti skeptisks, jo arī man ir savi argumenti, es šo jautājumu priekš sevis biju papētījis. Un, mani nepārliecināja. Ja, tāpat, kā daudzus pārliecināja, mani nepārliecināja. Vienu brīdi, labi, ka tas bija tikai brīdis, tas nebija ilgs posms manā dzīvē, es vēl biju seminarists, es pat biju tāds Medžugorjes ienaidnieks. Bet, pateicoties tam lekcijām arī par garīgas dzīves teoloģiju, tieši šim jautājumam, vai tiešām tev ir taisnība, ja, pamēģini apšaubīt savus uzskatus. Tas man lika padomāt, ja, tas man lika paskatīties no otras puses. Es nekļuvu Medžugorjes fans, arī tagad neesmu. Bet tomēr tieši šī
jūtu askēze, jo balstoties uz šīm emocijām es to visu darīju un sludināju un runāju un tā tālāk, šīs emocijas tika kanalizētas, jā, viņas tika sakartotas, pateicoties prāta lēmumam. Vai tiešām tev ir taisnība? Tā kā šeit ir tas pirmais solis, kas būtu jādara, jā, tas ir apšaubīt. Otrais asketiskais virziens, uz kuru būtu jāvērš uzmanība, tas ir tas, ka, ja manas jūtas mani pamudina uz darbību, un šis jūtas ir ļoti stipras, tad no darbības jāatsakas. Un tas ir arī ļoti grūti izdarama lieta, jo lēmums, kas ir pieņemts tikai ar jūtām, tā ir loterija. Trāpīsi vai netrāpīsi desmitniekā. Jo var gadīties, ka izdarīsi pāri, nevis izdarīsi labi. Un es vienmēr iesaku, jo ir tādi divi ekstremālie stāvokli, ja? Tādas divas galības, viņas galības labāši vārda nozīmē, jo garīgas dzīves dinamikā ir gan garīgais mierinājums, kad cilvēkam viss ir kārtībā, ir arī garīgais pārbaudījums, kad viss šķiet ir slikti. Nejaukt ar depresiju, tas ir kaut kas cits, bet tieši garīgais pārbaudījums. Un tāpēc ir ļoti ieteicams tādas eiforijas, tādā Dieva dotā mierinājumā pat laikā nepieņemt lēmumus. It īpaši, ja šie lēmumi var būt atlikti. Un otrādi, kad ir ļoti slikti, ja, un pat, ja tas notiek tikai emocionālajā līmenī, pat, ja tas nav Dieva dotais pārbaudījums, nepieņemt lēmumus, ja viņus var atstāt. Neviens cilvēks, ļoti daudz cilvēki ir sabojājuši sev dzīvi, atsakoties no sava aicinājuma tajā brīdī, kad bija krīze aicinājumā. Daudzi izdzīvoja pareizi, pieņema lēmumu un aizgāja, vai atnāca uz klosteri, vai izstājas no klostera un tā tālāk. Daudzi apprecējās impulsa vadīti, ja, un tas nav labi, ja, bet, ja, piemēram, es viņu ļoti mīlu, vai sievieti vai vīrieti, manā gadījumā tas varētu būt sieviete, bet nebūs, protams, ja vīrietis ļoti mīl sievieti, ļoti mīl, viņš ir iemīlējies līdz ausīm, ja, es vienmēr iesaku, pagaidiet ar tam laulībām, ja, lai pariet, ja, lai tas lēmums nebūtu tikai emociju un iemīlēšanas lēmums, bet lai tas ir nobriedis lēmums. Ja, un tāpēc ir nepieciešams šis laiks. Ja, un mana pieredze liecina, ka, protams, tā ir loterija, atkal šajā gadījumā tā ir loterija. Var gadīties, ka cilvēks pārdzīvoja kaut kādu dziļu garīgu pieredzi un vēlāk vēlās apsolīja Dievam iestāties klosterī. Iestājoties klosterī, viņš atklāja, ka tā nav viņa dzīve, tomēr jāizstājas, tas nav viņa aicinājums, bet viņš sevi piespiež palikt šajā klosterī, taču Dievam tika dots apsolījums tādā eiforijā. Ja? Un tagad cilvēks sevi piespiež iet ne sava aicinājuma ceļu, mokas pats un moka citus, ja? Un arī nav labi. Ja? Tā kā atlikt lēmumu pieņemšanu. Ja emocijas pamudina uz rīcību, tas ir labi, bet ja emocija intensitāte ir ļoti stipra, tad šajā gadījumā bremzējam. Ja. Ir situācijas, kad ir jāpieņem lēmums, ja, un tad viņš ir jāpieņem, bet šajā gadījumā tad jāiesaista pēc iespējas maksimāli prātu un minimāli emocijas. Ja, jo, ja nebūs emociju, nebūs arī motīvu pieņemt lēmumus, tā kā emocijām ir jābūt, bet ja ir stipra intensitāte, vai atlikt, nogaidot. Ja nav iespējams atlikt, tikai tad jāpieņem lēmums. Ja, piemēram, ja ienaidnieks uzbruk, ja, un šajā gadījumā mēs nevaram atlikt lēmumu, tāpēc, ka mēs baidamies vai tāpēc, ka mums lielas dusmas ir jārīkojas. Ja. Šajā gadījumā jā, bet vienmēr jāatcerās, ka emocijas neilgst nemitīgi. Ja. Mums ir emociju uzplūdums un emociju, un pēc tam šī intensitāte mazinās. Ja. Un tāpēc vienmēr jāiesaista mūsu prāts. Redzēt, šeit atkal ir prāts, kas regulē mūsu lēmumus. Un trešā lieta, kas man šķiet ļoti svarīga, tā ir nepieķeršanās mūsu jūtām. Tas ļoti svarīgi. Ja, jo, kā es jau teicu pašā sākumā, mēs esam vērtības sev pašam. Un manas jūtas ir mūsu vērtības. Ir. Ja, un došu tādu piemēru, kas man šķiet ļoti labs. Ja cilvēks ir iemīlējies,
Nu, pavisam, jā. Nu, piemēram, priesteris, jā. Jo gadās arī priesteriem mēs esam dzīvi cilvēki, mēs varam iemīlēties. Iemīlās, kad dzīvot bez viņas nevaru, tagad gatavs atstāt aicinājumu un tā tālāk. Es vienmēr iesaku tā, pagaidi, kamēr paries. Pagaidi, kamēr paries vismaz šīs emocijas. Bet bet es nevaru, jā. Vari, jo tu uzskati, ka šīs emocijas, ko tu pārdzīvo, tas ir vissvarīgākas jūtas tavā dzīvē, bet viņas nav vissvarīgākas. Ja, un šeit atkal ienāk prāts un saka, tas, ko tu pārdzīvo, ir ļoti svarīgi. Vai tiešām tas ir ļoti svarīgi? Vai tas ir tik fundamentāli svarīgi, ka tu esi gatavs atteikties no kaut kādām lietām, teiksim, no sava, no priesterības, ja, iemīlēšanas dēļ. Šeit, protams, var gadīties divas situācijas. Var gadīties, ka cilvēks kļuva par priesteri bez aicinājuma. Ja, jo var telot no sevis labo seminaristu un tikt iesvētītam. Ja, bet neviens neprot lasīt domas, neviens neprot lasīt sirdis, tikai Dievs, un gadās, ka bīskaps pieņem arī lēmumu iesvētīt to, kurš varbūt nav cienīgs, bet nav iespējams to pārbaudīt. Ja, jo cilvēks neuzvedās autentiski, bet vienkārši teloja labo seminaristu. Un šajā gadījumā šī iemīlēšanās, tas būs tāds pamudinājums viņu atstāt ne savu aicinājumu. Tā arī var gadīties un tā arī gadās. Bet varbūt arī otrādi, ka cilvēkam ir, vīrietim, piemēram, ir aicinājums uz to priesterību. Bet notika problēma, ja, ka viņš iemīlējās un tagad, vai viņš ir gatavs. Ja. Es varu runāt tikai par sevi, protams, bet man arī gadās iemīlēties. Ja. Vienīga lieta, ka es atceros, ka man nav jāpiekeras tam jūtām, ko es izjūtu šajā gadījumā. Viņas vienkārši ir, ja, viņas pat patīkami pārdzīvot, bet viņas nav vissvarīgākas. Ja, un tā nepieķeršanās. Ja. Tas ir tāpat, kā, teiksim, nauda nav vissvarīgāka, mašīna nav vissvarīgāka, ja, bet ir daudz svarīgākas lietas nekā materiālas lietas. Mēs taču esam spējīgi atteikties no kaut kā materiāla augstākā labuma dēļ. Un šeit darbojas tas pats mehānisms. Atteikties no šīm jūtām tādā ziņā, ka nevērtēt viņus pāri visam. Ja. Atteikties no tā, ka varbūt šīs jūtas netiks realizētas. Ja. Ka viņas nav objektīvas, ka nevienmēr jāpieņem lēmums, un arī man nav jāpieķeras manam jūtām. Mēs viņus izjūtam, esam pateicīgi Dievam par to, ka mūsu organisms, mūsu psihe, mūsu garīga sfēra funkcionē tieši tā, un tas ir brīnišķīgi. Mēs esam brīnišķīgi radīti, un viss mūsu dzīvē, viss mūsu cilvēciskuma ir sakonstruēts ģeniāli. Ja. Galu galā Dieva radītas būtnes esam. Bet vienmēr ir kaut kādas kibeles, vienmēr ir kaut kādas nepilnības, ja, grēku dēļ, mūsu pirmgrēka dēļ. Un šeit rodas automatiski tā problēma, ja, ka tas jāsakārto pateicoties mūsu prātam. Bet es gribu uzreiz atkārtot vēl vienu reizi, ka tā nav racionalizācija, tas nav psiholoģiskais aizsardzības mehānisms, viens no mehānismiem, bet tas ir faktiski sirdsapziņas iejaukšana. Man šķiet, ka tas būtu jāpasaka, ka cilvēka sirdsapziņa latviešu valodā, vārds sirdsapziņa, viņš ir ļoti neprecīzs, jo tulkojuma no latiņu valodas konsciencija, jeb kopā zināšana, ja iztulkot to burtiski, nemaz nenozīmē, ka tas notiek mana sirdī. Tas ir prāta spriedums. Ja. Sirdsapziņa ir praktiska prāta spriedums, kas liek mums izvēlēties labu un atteikties no ļauna. Tā vienkāršāk sakot. Morāla teologi var mani pakorigēt, ja gadījumā es kļūdos. Bet mūsu sirdsapziņa, tas ir mūsu prāta vērtējums. Un līdz ar to tieši sirdsapziņa, ja prāta vērtējums ir tas, kas palīdz kanalizēt jūtas pareiza virzienā, kas palīdz veikt faktiski to, ko mēs saucam par jūtu askēzi. Tāpēc tā nepieķeršanās jūtām, tas ir ļoti, ļoti svarīga lieta. Un pēdējais, ko es gribu pateikt, divas praktiskas darbības, ko es varētu ieteikt sakarā ar savām jūtām. Uzreiz nesekot jūtam, ja, nogaidīt. Es par to biju runājis, bet es gribu vēlreiz atkārtot. Nesekot uzreiz jūtām. Tas, kas ir mans, no manis neaizbēgs. Tas, kas nepieder man, tas aizbēgs, un paldies Dievam, ka aizbēga, un
netika manās rokās. Bet, ja es uzreiz sekošu jūtām, var gadīties, ka es nevinnēšu šajā loterijā. Ja es jūtas pakartošu sirdsapziņai, tad ir ok. Jā, tad ir lielāka varbūtība, ka lēmums būs trāpīgs un lēmums būs labs. Tāpēc nesekot uzreiz jūtām. Ja mēs jūtam problēmas, ja mums depresija, ja, un šeit neiet runa tikai par garīgo, ja, šeit runa arī par psiholoģisko sfēru. Ja mana psiholoģiska kondicija krītās, ja, un tagad neko negribās, vai gribās atbildēt ļauni, vai gribās pieņemt lēmumu, gribās atstāt aicinājumu, ja, tādā gadījumā nerīkoties uzreiz, dot sev laiku. Ja. Parasti, es dodu sev mēnesi, lai šis jūtas sakārtotu, bet es nesēdēšu un negaidīšu, bet sēdēšu un rakstīšu dienas grāmatu. Visu to, ko es domāju attiecībā par šo lietu, es mēģināšu verbalizēt un salikt. Var izteloties, var izmantot manu metodi. Es izmantoju parasti tādu metodi, tas izklausīsies mazliet traki, bet tā kā es to daru viens pats, neviens to neredz, bet tikai jums es to pastāstīšu, es iztēlojos, ka es esmu intervijā, ka mani izjautā tieši par kaut kādām problēmām, ja, par kaut kādām lietām. Un es mēģinu paskaidrot, runājot skaļi, tāpat kā es to daru tagad jums šeit ierakstā, es mēģinu to paskaidrot skaļi, kā es to uztveru, kā es to saprotu, kā es to paskaidrotu cilvēkiem, kas mani klausās. Un šajā gadījumā man pašam kļūst skaidrs. Ja, verbalizējot kaut kādas lietas, pašam kļūst skaidrs. Ja, un tad es pēc tam apsēžos atkal uz krēsla un tagad pierakstu sev kaut ko, un man galva ir sakārtots. Ja, tā kā, kad ir emociju uzplūdums, pamēģiniet dot interviju spogulim vai dot interviju izdomātam žurnālistam. Ja, par lietām, kas jūs pašlaik nomoka, par lietām, kas ir jūsu uzmanības centrā, uzmanības fokusā. Bet nepieņemt lēmumu uzreiz, dot prātam, sirdsapziņai iespēju padarboties. Un otra lieta, otrais ieteikums, kas arī ietverts šajā grāmatā, lai tas neskan banāli, bet Dievs taču ir mums klāt. Viņš nav abstrakta būtne, kas ir kaut kur tālu projām. Ja man sāp, tas nozīmē, ka viņam sāp kopā ar mani. Tas var skanēt mazliet patētiski un varbūt tā neprecīzi, bet ja Dievs mani mīl, viņš nevar būt vienaldzīgs pret to, kas notiek ar mani. Un tāpēc tādā asketiskā garā es upurēju jūtas Dievam. Ļoti vienkārši. Apsēžos baznīcā vai mājās un saku, kungs, es iemīlējos. Ja, es nezinu, ko ar to darīt. Mani vienkārši tur šūpo turpu šurpu. Ja, es domāju tikai par viņu. Ja, es tur nezinu, ēdu brokastis un domāju, ka viņa ēd brokastis ar mani. Ja, man ir kaut kādas seksuālas fantāzijas rodas un tā tālāk, vesela virkne. Mēģināt to pastāstīt Dievam. Ja, kungs, vot ir šis lietas, es nezinu, ko ar to darīt, bet tu esi Dievs, tu taču pats izveidoji mani, tā kā palīdzi man tikt galā ar to visu, vai dot man žēlastību, lai mēs kopā ar tevi izietu cauri šai problēmai. Es to parasti saku papļāpāt ar Dievu, jo, ja viņš ir dzīvs, mēs tā ticam, ja viņš ir klāt, mēs tā ticam, kāpēc, lai mēs viņu neuzrunātu? Ja? Un, kungs, es to atdodu tev, tas ir vienkārši vārdiem viņam jāpasaka, vārdiem. Ja, nedomās, ne abstrakcijās, bet vārdiem jāpasaka. Var arī pierakstīt, var uzrakstīt Dievam vēstuli. Ja, tas palīdz sakārtot domas. Es vienmēr iesaku rakstīt ar roku, jo tad mūsu smadzenes darbojas mazliet savādāk nekā, ja mēs rakstam klaviatūrā. Ja, jo mēs tad izmantojam mazāk vārdu, mēs kļūstam precīzāki, ja, formulējot mūsu domas. Un arī citas smadzeņu daļas darbojas, ja, jo, lai rakstītu un drukāt, tas ir dažādas atšķirīgas smadzeņu daļas tiek aktivizētas, lai veikt šīs darbības. Bet, var arī rakstīt uz klaviatūras, protams, neviens jau neaizlieks. Galvenais izpaust to, ja, lai pašam būtu skaidrs, verbalizēt. Bet parunāt ar Dievu un pateikt, kungs, es tev to atdodu. Ja. Tā ir daļa no manas dzīves, un es tev atdodu šīs jūtas, kas mani moka, ja, un kuras es nevēlos realizēt, jo mana sirdsapziņa saka, ka, man ir cits ceļš ejams, ja. Tīpaši laulības dzīvē, ja. Es esmu vīrs vai sieva, piemēram, ja, un tagad iemīlējos kādā citā, ja, un lieli kārdinājumi, ko darīt. Ja. Parunāt ar Dievu.
Ja? Kāds būtu pareizais lēmums? Ja? Parunāt ar garīgu vadītāju, ko darīt, jo katrs gadījums ir atsevišķs. Ja? Nav viena atrisinājuma. Ja? Pat ja divi identiski gadījumi būtu dažādi cilvēki būs, tad būs divi dažādi arī risinājumi tam pašam. Ja? Viss atkarīgs no aicinājuma, viss atkarīgs no tā, ko Dievs ierakstīs cilvēka sirdī, viss atkarīgs no konteksta, no daudz kā ir atkarīgs. Ir ļoti daudz tādu momentu. Nu ko, dargi draugi, es domāju, ka ar to mums šodien arī pietiks. Ceru, ka tas bija jums noderīgi, un vēlreiz lūdzu piedošanu, ka arī šoreiz jūs mani skatāties ierakstā, bet šis ieraksts ir ievietos tieši tajā laikā, kad jānotiek streamam. Paldies, un redzēsimies ar jums nākošais lekcijās, un toreiz mēs jau runāsim par garīgas dzīves ekleziālo, jeb baznīcas dimensiju. Paldies, draugi, atā un visu labu!